Trešās dienas rīts Azorās, laiks miglains un lietains, bet galamērķī jau saule mūs iepriecina. Atbraucām uz pludmali, kas nebija diezko tīra. Mārtis teica, ka tur esot ielidojusi mašīna krastā no kalna, kas pilnībā ir sabojāta līdz nepazīšanai. Ilgi tur neuzkavējāmies, jo katru dienu mums bija paredzēts ap 2 stundu haiks jeb pārgājiens. Atbraucām pie dabiskajiem baseiniem, kaut kāda virve arī tur bija, bet doma par peldēšanos šeit galīgi nevilināja. Atapāmies pie pamestas hidroelektrostacijas. Šādām vietām arī ir savs šarms. Šī vieta nodrošināja elektroenerģiju Ponta Delgadas pilsētai no 1904. līdz 1974. gadam. Pamestības nostūrs, kur pat koka saknes ieskauj māju. Spēks stacijas ēkā vēl joprojām ir redzams vecās iekārtas, turbīnas, ģeneratoru un cauruļvadi. Laika zobs dara savu. Iekšā nelīdām, izskatījās diezgan bīstami. Šai takai bija mazs mīnus tāds, ka tu aizēji līdz takas galam un tev jānāk pa to pašu maršrutu atpakaļ. Arī šeit bez pavadoņiem nekā. Kā karaļi atbraucam un noparkojamies pie baznīcas un ar vislielāko prieku apēdam līdzi paņemtās tosteru maizes. Mazliet jāpadedzina arī kalorijas un soļojam augšā. Kaut kāds strādnieks gandē baznīcas skatu, bet neko nepadarīsi. Augstais kāpiens nemaz nebija tik mokošs. No šīs vietas pavars skaista panorāma uz visām pusēm. Braucām uz nākamo skatu punktu, bet galā mūs sagaidīja sliktas kvalitātes ceļš un bieza migla, bet vismaz kalna kazas satikām. Te mazliet nobloķējām satiksmi, gribējās uzkavēties ilgāk. Miglas dēļ pamainījām maršrutu. Mārtis nejutās labi, tāpēc ar Lauru aizgājām divatā šajā avantūrā pa spīti sliktajam laikam. Takas ilgums ap 3 stundām, bet mēs tur iesprūdām uz ilgāku laiku, jo zīmes bija mazliet maldinošas vai nebija arī vispār. Satikām 2 itāļus, kam rāpšanās kalnos ir asinīs, kamēr mēs ar Lauru gājām tā, ka sirds krīt ārā. Tā kā mums bieži pazuda internets un zīmes bija maldinošas, itāļi aizgāja pa to pašu taku atpakaļ. Tomēr takai bija noslēpumains turpinājums caur krūmiem bez norādēm. Nekas neliecināja par to, ka šeit ir jāiet, bet mēs riskējām. Sāka jau pamazām vilkt uz tumsu, tāpēc nācās pielikt raitu soli, lai nepaliekam mežā bez sakariem un nonākam atpakaļ kaut cik ar gaismu. Un te jau arī gaisma tuneļa galā. Joks, vēl pie mašīnas neesam, ceļš turpinās. Pieveram kāpšanu lejā pa trepēm un apbalvojumā iegūstam vēl papildus skaistus ūdenskritumus. Kārtējās apslēptās pērles, ūdens šalkoņa un pamestības nostūris. Pārņem patīkams iekšējs miers. Esam abas izmirkušas lapis ar ūdens okeāna kurpēs, bet priecīgas. Un šeit arī otrs apbalvojums. Ūdens kritums ar visu alu un vēl mežs kā ķirsītis virs tā. Tam mežam tiešām bija kaut kāda maģiska aura. Tomēr forši, ka izgājām uz risku un nonācām atpakaļ pie civilizācijas. Pēc taku apmeklējumiem manas botas bija uz miršanas robežas. Ieliku veļas mašīnā un nācās no rīta domāt visādas inženieru izgudrojumus, kā tās dabūt sausas. Šodien plānā doties uz populārākām ezeru takām, kur satikt kādu turistu varētu būt lielāka iespēja. Pa ceļam daži pieturpunkti. Turpat pie vietējās baznīcas suvenīru veikalā nopērkam loterijas biļetes, lai laimētu lielo naudas žūksni nākošajam ceļojumam, bet 9 iztērēto eiro vietā laimējam tikai 3 eirikus. Tomēr naudu nāksies krāt pašiem. Veiksme šoreiz neuzspīdēja, bet pamielot acis ar skaistiem dabas skatiem gan. Un jau tuvojamies galvenajam šodienas galamērķim. Ceļš klāts ar hortenzijām, un tā vien iedomājos, cik skaisti šeit varētu būt vasarā, kad viss zied. Te nu mēs esam. Laiks pieķerties aizliegtajam auglim pamestajai viesnīcai, kurā nav vēlams spērt kāju, bet tāpat to visi dara, kam vien nav slinkums. Ar Mārti cenšamies atrast ieeju uz augšstāviem, bet diezgan nesekmīgi. Beigās viņš uzlec kā parkūrists kādā neoficiālā vietā un uzvilka arī mani augšā. Laurai jau pārgāja interesi par šiem nedarbiem. Pastaigājuši nedaudz pa zudībā aizgājušo ēku, vēlāk atradām oficiālo ieeju, un arī Laura tika iekšā. Šī viesnīca bija pirmā 5-zvaigžņu viesnīca Azoru salās. Tā būve tika atklāta 1989. gadā. Viesnīcā bija aptuveni 88 numuri, restorāni, konferenču zāles, diskotēku un veikali. Viesnīca tika atklāta, taču apmeklētāju skaits izrādījās daudz mazāks nekā prognozēts, un viesnīca nespēja būt finansiāli izdevīga. Tikai 18 mēnešus pēc atklāšanas viesnīca bankrotēja un tika slēgta. Vēl viens interesants fakts ir tas, ka 1990. gadā, tajā pašā nedēļā, kad viesnīca saņēma godu gada viesnīca Portugālē, darbiniekiem tika paziņots, ka viesnīca aizveras. 20 gadus tur vēl dežurēja apsardze, bet pēc tam drošības pasākums diemžēl pārtrauca. Ēku piemeklēja zādzības un vandalizācija. Pāri šeit ir palikušas tikai drupačas no kādreizējās ēkas, bet tāpat interesanta vieta, kur
kuri ir vērts apmeklēt. Un tagad dosimies uz vienu no skaistākajiem un iespaidīgākajiem skatu laukumiem San Miguel salā. Ja tev patīk dabas skati, vulkānisks ainavs un lagūnas, tad šī kalna aize ir perfekta vieta. Skaisto dabas skatu noķēruši, dodamies uz citām netālu esošajām dabas takām. Pēkšņi mums vietējie kaut ko prasa portugaļu valodā, bet mēs neko nesaprotam un uznāk baigā vētra. Mūs pūš prom un beigās izrādās, ka vietējie meklē savu pazudušo kazu, kas bija kaut kur noklīdusi. Šie savu kazu braukā un meklē pa visu pagastu, kā gan viņiem atmaksājas viņus uzturēt. Aizbraucām līdz akveduktam, kas agrāk bija daļa no ūdens apgādes sistēmas Ponta Delgadas pilsētai 18. gadsimtā. Taču ūdens piegāde beidzās ar sistēmas modernizāciju. Par cik vētras laiks mūs pievīla iepriekšējā takā, piestājām neplānotā vietā un nomainījām citu takas maršrutu. Satikām citus ceļotājus, kas izgāja jau to taku, un šie teica, ka ir pēdējais laiks sākt iet, kamēr neiestājas tumsa. Laura mazliet dusmīga par šo ideju, bet mēģinājām ar Mārci iepīt viņu šajā takas afērā. Nokāpuši krietnu gabalu lejā, mūs pārsteidz žoks, kas it nemaz neiepriecina, bet izrādās, ka tas ir tikai šķērslis, lai dzīvnieki neskrien prom. Vismaz prāts mierīgs, ceļš turpinās. Nokāpjam kalnu lejā, pie jūras dažas pamest cēkas un ēzeles nekurienes vidū. Viss forši, saule vēl spīd, laiks lielisks, bet doma par kāpienu atpakaļ kalnā nevilina. Šī māja vienīgā izskatījās apdzīvota, bet kur tā pacietība tik ilgi kāpt? Atkal izlīdām sveikā cauri līdz ar saulrietu un devāmies atpakaļ uz mūsu lielmuižu. Turpinājums sekos.